Šis bija ļoti ilgs testa apskats, ļoti ilgs review, kā saka, bet man šeit ir Tamron 90 mm makro trešā reinkarnācija. Kāpēc ilgi? Tāpēc, ka sākšu no otra gala šo apskatu šim objektīvam, kā tas arī pienāktos. Šis objektīvs ir trešā Tamron versija, pieejama uz Sony un uz Nikon Z bajoneti. Trešā versija. Pirmā mēs atceramies bija leģendāri tāda plasmasīga, otrā bija jau tā kā šis apmēram G stikls, un trešā versija ir šī. Un, lai neskatītos video tālāk, jūs gribētu noskaidrot, cik labs ir šis objektīvs. Šis objektīvs ir ļoti labs, bet tie ir tikai vārdi. Šo objektīvu man iedeva Focus Nordic izmēģināt, apskatīties, pamēģināt, kas tas tāds ir. Tie Tamron pārstāvji Latvijā un Baltijā, un Focus Nordic man atsūtīja šo kasti ar šo objektīvu. Šis man ir jāatdod. Bet šis objektīvs ir tik labs, burtiski starp mums runājot, tik labs, ka šis ir mans. Šis ir Focus Nordic, to es atdošu, bet šis ir mans. Tātad tas ir ļoti labs objektīvs, bet nu, soli pa soli, kas tad tur ir tik labs? Tur fonā ir foršas reklāmas bildītes. Šeit ir foršs objektīvs pie kameras pielikts. Un te mums ir viena kastīte, un te mums ir otra kastīte. Kas ir interesanti? Ja jūs skatāties uz šīm kastītēm, tad jūs redzat, ka vienai kastītei ir uzlīme 5 gadi. Tas ir manējiem, ir 5 gadi garantija. Šim nav. Šis ir demo produkts, un tur vēl nav nekādas akcijas. Šim, ja jūs pērkat, principā pienākas 5 gadu garantija. Kā tas strādā, jūs nopērkat objektīvu, piereģistrējat Tamron lapā, un tad jums aktivizējas 5 gada garantija. Ja tur kaut kas, tad jums viņu sataisīs. Kodavārds neesmu izmēģinājis, neesmu vienu objektīvu tik tālu saplēsis, lai būtu 5 gadu laikā tur kaut kas jādara, bet izklausās daudz sološi. Šo es netaisīšu vaļā, tas ir mans, lai viņš te stāv smuki un tā tālāk. Šis objektīvs. Ko lai pasaka? Nu, paņemsim nost, paskatīsimies, kas tad mums no viņa tur sanāk. Vienā galā, jā, tur ir stikls, un tur var pielikt viņu pie kameras. Otrā galā ir stikls, kur nāk iekšā bildīte. Tās arī viss liksim atpakaļ. Labi, tas bija mazliet pa jokam, bet kreisā puse šim objektīvam. Tātad, jā, varat redzēt, šeit mums ir pieslēgums Type-C USB, kur mēs varam viņu pa taisno ar vadiņu pieslēgt pie datora un pamainīt šādas tādas lietas, kā tas ir pieņemts Tamron objektīviem. Ko mēs varam mainīt? Mēs varam mainīt fokusēšanās gradzena ātrumu, kas makro pasaulē ir diezgan svarīgi. Mēs varam mainīt virzienu, kādā viņš mainās, un mēs varam nomainīt arī šim gradzenam funkciju, vai nu tā ir diafragmas pievēršana, vai nu tā ir fokusēšanās. Manuprāt, bija vēl kaut kas, bet to es piemirstu, tas nav tik būtiski. Un vēl mums ir slēdzītis kreisajā pusē, tātad, kurā mēs varam nospiest fokusēšanās distanci, tātad full, bezgalība līdz 0,7 metri, kas kā nav tik daudz, bet tas ir 90 mm makro, attiecīgi ties 0,7 būs diezgan labs palielinājums, proti 1:1, tātad 100% palielinājums. Tad šis ir īsts makro objektīvs. Un vēl mums ir 0,7 līdz mod, kuru mēs arī tad varam paši caur šo aplikāciju iestatīt šo fokusēšanās diapazonu. Nu, tas varētu būt 0,7 līdz 1,20 m, kurā diapazonā jūs vairāk strādājat. Objektīvs mums skaitās DI makro VXD, tas kaut ko sarežģītu nozīmē, bet kopumā tātad tas ir trešās paaudzes objektīvs ar normāliem pārklājumiem, kontrolē aberācijas un vajadzētu būt arī tā kā nedaudz izturīgs pret vides lietām. Proti, šeit mums aizmugurē ir forša gumīņa apkārt bajonetē, ja, tātad mitruma, putekļu aizsardzība. Nu, protams, nevajag likt kameru šādi uz galda, atkal tur ir iekšā putekļu sensorā, bet tā ir mana kamera, mana problēma. Tātad objektīvs kopumā diezgan smuki noslēgts. Izpildījums ir kaut kāds plasmasas sakausējums, kaut kas 600 grami pats objektīvs, un kopā ar kameriņu sanāk diezgan, es teikšu, nu, ja ir svarīgi tāda līdzsvara lietas, ja, tad redzat, viņš ļoti labi līdzsvarojās, un patiesībā diezgan foršs ērts komplekts rokā. Blende ir kaut kas pārsteidzoši interesanti labs, tāda, nu, plasmasas blende, bet foršs saturs un tāda laba plasmasa. Apakšā mums ir lodziņš, ko mēs varam attaisīt. Ja, mēs varam attaisīt, aiztaisīt, izliet ūdeni, kā smējās, bet principā tātad, ja jūs lietojat polarizācijas filtru, ko jūs darat, ja jūs nodarbojaties ar makro, tad var iebāzt pirkstu un to makro, to filtru pagrozīt, vai nu ko jums tur vajag.
katrā ziņā forši, ērti, un tas ir par to ir padomāts. Blendīte stiprinās, tur nekādas spogas nekas nav, bet nu, turās pagaidām diezgan forši un labi. Uz objektīva nekā cita vairāk nav, gribētos diafragmas gredzenu, bet tas ir laikam patentēts kaut kur tikai pašiem Sony objektīviem vai pašiem Fuji, vai no arī Tamrons vienkārši to šobrīd vēl neliek, bet nu, tas nebūtu nekas. Tālāk, kas mums svarīgi makro? Bilde, bet līdz bildē mēs tiksim. Autofokus ir ļoti pat ok. Es pat ar viņu esmu pafilmējis. Viņš tā kā arī ļoti labi tiek galā ar cilvēku, kas ir kustībā kaut kur vai kaut kāds augs, lapas kustās, turpat pakaļ kustība. Objektīvi viņš tiek galā. Tas ir Sony A7 IV, kur ir tā kā, nu, labs autofokus, bet nav vēl tas maks. Sony autofokus. Tā ka, principā, arī uz jebkuras Sony kameras viņš tiks galā visai labi. Un, godīgi sakot, es neredzu lielu atšķirību ar oriģinālajiem objektīviem, ka tur kaut kas būtu tagad baigi lēnāks. Bet, par cik tas ir makro, tad es faktiski strādāju viņu tādā makro diapazonā un uz kaut kādiem lielākiem attālumiem, nu, tad ir jāmēģina atsevišķi. Bet primārais mērķis būtībā ir portreti, makro, puķītes, izplūduši foniņi, un izplūdušas foniņus šis taisa ļoti jauki. Un nu jau drīz pāriesim pie bildes daļas, bet vēl svarīga lieta, cik šis brīnums maksā. Šis brīnums maksā kaut kur plus mīnus 600 eiro, iekļaujot PVN, vairāk vai mazāk Latvijas kā kurā veikalā, un jūs to varat dabūt kopā ar 5 gadu garantiju no Tamrona. Kas ir forši, citiem tas nav, bet tas ir diezgan labi. Bet pirms mēs dodamies skatīties bildītes, vēl ir viena svarīga lieta. Šim ir 67 mm filtra izmērs. Es nezinu, kāpēc tas ir svarīgi, bet visi to piemin, acīm redzot, tas ir svarīgi. Tas ir it kā diezgan ok, jo 67 mm ir visiem Sony objektīviem, jā, arī tam, ko es filmēju, un tātad tas ir diezgan tāds standarta izmērs. Faktiski mums ir tādiem vidējiem mazajiem objektīviem 67 mm, lielajiem ir 72, 70, 82 kaut kur. Man liekas, ka tā fotogrāfijas pasaule kaut kur mazliet beidzot nākus pie prāta un polarizējas uz tiem filtru izmēriem, lai katram objektīvam nebūtu jāpērk savs filtrs. Tātad plus mīnus viens izmēriņš. Manā gadījumā 67 mm ir ļoti ok, jo man faktiski visi filtri uz 67 vai 82 mm. Attiecīgi tas ir ērti paņem, pieskrūvē un lieto. Jā. Tas arī viss tehniskais. Un tagad gan dodamies pie datora un paskatīsimies, ko tad šis spēj izdarīt. Nu, cik nu man bija laiks, un ārā ir augsts, un nekā īsti mums nekas nezied vēl, godīgi teiksim tā. Ja? Bet ātrumā tātad studijas testiņš Reku 1, 2.8, ISO 100, 200%. Man bija palicis kamerai krops ieslēgts, bet tas nekas. Diezgan jauka šeit detaļa, ja? Jauka izšķirtspēja, bet nu 2.8 tas asuma dziļumiņš nekāds. Nu, paskatāmies tālāk, mums ir 5,6, jau tā kā darba vide, bet, ja salīdzina šos abus divus, tad es neteiktu, ka šeit ir kaut kāds asums tur vairāk vai mazāk uz vienu. Viņš principā jau ir no 2.8, reku labajā pusē 2.8, sameklēšu kādu stūri. Rekur, 2.8, tas detaļa ir tā pati, 5, 6, 8, principā viens un tas pats. Tātad mums tas tikai ir asuma dziļums, ja arī uz 2.8 jūs dabūjat smuku asumiņu. Tālāk ejam 11, F11, jā. Redziet, man sensors jātīra izrādās ir, es ikdienā ar makro tā nē, bet nu kādu laiku nebija sanācis, bet viss kaut kas dzīvo uz tā sensora. Bet ne par to stāst, kur F11, jā, ļoti smuki. Tā ir mākslīgā puķīte, jā, tas, nu, pumpurs, maza puķīte. Palielinājums ir labs. 1:1 principā, un asumiņš arī. Un es, protams, uztaisīju arī vienu fokus stackingu, kas uzreiz ir jaukāk izšķirtspējā, vai es gan īsti neesmu ar Sony fokus stackingu iebūvēto tā līdz galam, tur to viņu tā kā vienojies, kas un kā mums notiek, ja? Bet nu, samontējās ļoti smuki, asumiņš ļoti labi, priekšplānā pietrūka viena zona. Tur tā lieta ir tas, ka Sony ir jānorāda uzreiz ar fokusu pirmā pozīcija, no kurienes sākt fokusēties vai nu manuāli vai ar auto. Fuji bija mazliet savādāk, tur varēja regulēt, Sony tad mazliet mazāk kontroles, bet sākums ir labi, varēja vēl beigas, bišku vēl mazliet kaut kādus soļus, tur 10 pielikt klāt. Te ir 10 kadri, sastakoti kopā maza plasmasas puķīte. Pagaidiet, es parādīšu, cik maza. Rekur šis ziediņš, ja? Te pat nefokusē šitā kamera, rekur mazs tas ziediņš ir, ja? Tas ir 1:1 mūsu palielinājums. Tas ir forši.
Un ar stackingu, nu, ja jums ir jaunais Sony, jaunais Nikons iebūvētais fokus stacking, sataisa 10 kadrus ar fokusu, te varēja bišķi vairāk. Bet, nu, tā es gribēju tīri saprast to, kā viņš montē to izšķirtspēju. Izšķirtspēju montēs ļoti forši, ļoti labi. Plasmasa, bet, nu, vai stikla šķidra, vai kas tas ir. Ļoti jauka. Reku tas ziediņš ir pilnā izmērā, ja, tad arī uz 2.8 detaļa ir. Blūriņš patīkams, man ir pietiekami jaukstas blūrs, kā jau makro objektīvam, viss tur parasti ir tā kaut kur blūrā, bet šeit ir ļoti forši, kad arī uz 2.8 ir asums zonā, un pārējais ir izplūdes jauki. Ir makro objektīvi man bijuši, kam ir uz 2.8 viss ir mīksts un nekāds, bet šeit ir ļoti smuki jau. Tā, tālāk, nu vēl viena lapeņa. Arī mākslīgie ziedi studijā, bet nu, kaut kādu sajēgu varam saprast, cik ir blūriņš, cik kas ir asumā. Aberācijas, arī nekāda, nu, ziema, nekādas pretgaismas beigās man te nav testiem, bet aberācijas es atradu un Unlight Power Slim Box, starp citu jaunais ļoti forši. Kur ir, skatāmies uz 200%, tāda oranžīga līnija. Un, ja mēs Lightroomā aizejam uz, te ir basic apstrāde, te nekas nav pamats. Ja mēs aizejam uz aberācijām, tad mazliet viņš viņas tā kā atpazīst. Tas ir Lightroom profils, ja, ka viņš noņem mazliet. Man gribētos vēl redzēt šim objektīvam, bet nu jāgaida pavasaris, vasara, kas būs ārā pretgaismā saulē. Šobrīd tādā apmākusies diena, viss ir ļoti, ļoti forši un jauki, un tās aberācijas te ir mazliet. Pie viena profila korekcija ir Lightroomā tagad atpazīstama jau. Tas ir jaunais, jā, profils. Un tā distorsija te ir ļoti, ļoti minimāla. Kas man patīk, viņete praktiski nav. Nu, ļoti minimāli, tur varbūt 0,1, 0,2 stopi kaut kur stūrī, ja? Tā ka tas ir ļoti labi izkoriģēts, kā tas parasti ir trešās puses ražotāju objektīviem. Viņi nevar paļauties uz programmatūru softu, viņi paļaujas paši uz savu sniegumu. Tādā ziņā tas viss ir forši. Tātad, nu, mazliet aberācija jārēķinās, reku mazliet violetā, 200-400% kaut kas tur ir, ja? Nu, papētīsim zinātniski. Reku mazliet zilā ir. Ja mēs izslēdzam, šis patiesībā rodas no Lightroomā efekta. Viņi tiklīdz es ieslēdu Lightroomā chromatiskās aberācijas, tā viņš te kaut ko uzzīmē, tāpēc labāk atstāsim izslēgtas. Jā, nu šajā vietā bija mazliet tas oranžais, bet nu tur ir lec aizmugurē, tas ir reāli karsta gaisma. Tā kā aberācijas ļoti, ļoti salīdzinoši ok, ko arī resursi internetā saka, bet jāgaida vasara, jāsaprot, kas īsti notiek asā pretgaismā. Nu un tālāk mums ir ziema, tas, kas mums šodien te ir ārā. Šis laikam, vai ne, 400% jau neskatīsimies, 200%, ja? Ļoti smuka kristāliņa, izsau 250 kaut kur, kaut kas tāds. Šeit aberācijas, nu, teorētiski varēja kaut kas parādīties, bet, nu, te nav nekā. Te viss ir diezgan kristālīgi. Šis bija, laikam, šis bija jaukāks kadrs. 160, izsau arī 100. Meklēju, nu, F5. Šeit bija laikam labāk. Jā, šeit bija smukāk uz F5, F8. Tātad uz F5 man tas asuma dziļums ir pa mazu mazliet. Kā ir te kaut kur trāpa, bet saldais ēdiens šim objektīvam ir F8. Smuki kristāliņi. Nu, gaismas ir tik, cik ir, sorry. Tas, kas ir ārā. Ļoti solīdi kristāliņi, jauki. Un tas ir no rokas sekojošais autofokus un nekādas ekstras, nekas. Tā tad tīri priedes zars tūplānā. Man liekas ļoti ok. Un tie ir 200%. Ja mēs skatāmies 100%, tad viņš izskatās šādi. Tur mēs neko par detalizāciju nevaram baigi vispār čīkstēt. Es parasti skatos 200%, tad mēs redzam vairāk mazliet tur nianses. Tā, kas man patīk. Nu, te ir nosacīta pretgaismas meklējuma arī, kur varētu būt kaut kāda aberācija, bet nav. 2.8. Blūriņš ļoti forši, ļoti organiski. F8, tāds jau, nu šis ir tas zars 2 metru attālumā. Un F16, kur parādās mani sensora putekļi, tur jau tas foniņš arī vienalga ir jauks priekš makro objektīvu, ja mēs atrodamies reāli tuvu. Bet uz F16 tā detaļa ir laba, uz F8, tomēr uz F8 es teikšu šim objektīvam vislabākais. F8, F9 kaut kur tur vidus ir visizcilākais, ļoti smuki detalizācija, ļoti forši nokontrolējas asuma dziļums,
Jauki. Jā. Kāpēc nav vairāk par F16? Tāpēc, ka šim objektīvam diafragma ir 2,8 līdz F16 un viss vairāk nav. Tā ir vienīgā lieta, kas vienīgais mīnusiņš, neliels mīnusiņš šim objektīvam, ko es teiktu, ka nav lielie F-i. Tātad diafragma ir tikai līdz F16. Būtībā portreta objektīva sniegums, ja? Tad 2,8 līdz F16 viss. Makro objektīvam es atceros vienu Ultimate, bet uzreiz saku, man uz F8 tā bilde patīk vislabāk. F11 vēl ir ok, F16 jau sāk mazliet difrakcija rādīties, F8 ļoti smuki, perfekti, jauki. Tad makro objektīvi bija kādreiz Nikonam tāds, un Canonam arī, man liekas, tie 100 mm makro, 105 mm Nikonam bija, plus mīnus. Un tur bija diafragma līdz F64 atkarībā no fokusa distances. Un tas bija tā diezgan nikni, jo tur varēja dabūt to asumu dziļumu lielāku. Bet tas laikam atkal dārgi un tā tālāk. Tātad Tamrod gadījumā vienīgais, ko mēs ziedojam, ir lielie F. Bet es arī neliktu F16 ar šo objektīvu. Es liktu F8 un fokus stēkings kamerā. Un tad ir vislabāk ideālais rezultāts, ja jūs gribat lielāku asumu dziļumu. Bilde visādi citādi uz 8 ļoti smuki. Te mazliet ir apkures sistēma, ja? Tātad, arī siltumsūkni, tas ir ļoti smalka restīte tam radiatoram, ļoti smalka, un te ir virsū sarma, tātad apsarmojas ISO 1600, un joprojām tas objektīvs turās, ja? Tur kristāliņi visi ir, tas ir 200%, 100% viss ir ļoti, ļoti jauki. Tā, protams, kādu sarūsējuši eņģe, arī, tāpēc, ka es safotografēju ar kropu, nevis ar pilno kadru, bet ar kropu, un gadās, es tādu stirnas meklēju. Rūsas asumiņš ir ļoti ok, smuki. Veca krāsa uz rūsējušu metālu, ideālais vispār elements fotografijai, ja? Reku smuki varam pataisīt, bišķi tumšāku. Servisā var lietot, ja, noderēs smuka rūsa, ļoti skaista koku rūsa un koka tekstūriņa, protams, par rokai mazliet. Foniņš tālumā, ja tas mums ir F800 nosacīti kaut kāds ainavas distance, detaļa ir, protams, labi, tas tur kameras nopelns, mēs paskatāmies arī 200%. Te arī nekādas aberācijas, es te neuzķēru sākumu. Te kaut kas tā kā mazliet parādās violets, smalkie zari. Bet tad man ir jālien tur 400%, kur jau tas piksels ir principā zara izmērā. Un ja es te ielieku remove chromatic aberrations, viņš neko nemaina. Iespējams, tas vienkārši ir zara izmērs. Tur ir kaut kas raibs, bet ja mēs viņu skatāmies 100%, mēs viņus nevaram identificēt. Un šajā laikā man gaismas, diemžēl, vairāk nav. Es nevaru dabūt neko, nav vairāk gaismas. Kamera ir Sony A7 IV, 33 megapikseļu sensors, smuki. Tā, un kaut kas vēl mazliet jā, skaisti. Es nezinu, kas tā pa lapu, bet tā ir liela lapa. ISO 1056, ļoti forši. Detaļa liela, te ir vēl lapa. Šito es kādreiz zināju lapa, bet es aizmirsu. Sorry. Smuki. F5,6 līdz F8 kaut kur tur mums ir saldais ēdiens tam visam. ISO, protams, vēlams turēt zemāk, bet arī ar visu augsto ISO viņš ļoti smuki iedod detalizāciju, kur tas ir vajadzīgs. Kaut kāda mazāka lapa. Tā, tas ir bildīte, kas sanāk ar to objektīvu. Es varēju mākslinieciski izpausties, tad man vajadzētu kaut kādu vasaru un kaut ko ziedošu un kaut ko aiziet vēl pameklēt. Bet esošajos apstākļos, mākslīgie ziedi un siltumnīca, kā jau es teicu, par to cenu ļoti labs objektīvs, ļoti labs sniegums. Vienīgais mazliet par to F16. Ja būtu lielie F, tad varētu viņu lietot arī F32, kaut kur atstājot to F64, tur rezervē. Tagad faktiski sanāk atstāt F16 rezerve, kur sākas difrakcija. Un strādājam mēs F4 līdz F8 kaut kur tur. 2,8 asums ir, nepārprotiet, blūrus var taisīt ļoti superīgi. Autofokus ir ļoti labs arī portretiem vai kustīgiem zariem kaut kur ārā, pļavā, mežā. Ja? Tātad arī tās priežu bildītes, man tas viss ir no rokas.
sekojušais autofokus, nekur viņš neķeras, kļūdas viņš nemet, un viss notiek. Re, kur ir objektīvs. Tātad, jā, nu, kā es teicu, varam piemest viņu pie doka sakonfigurēt, uzliekam filtriņu, mazs, viegls, iemetam somā. Makro palielinājums fantastisks, 1:1 viņš dabū ļoti forši, ļoti viegli, un pat mazliet vēl tuvāk var ar viņu pielīst. Ja? Tagad viņš nefokusē, bet ir kāds smūgs objektīviņš. Un gumija apkārt mitruma putekļu aizsardzība, kas ir svarīgi makro pasaulē, un labs aizsargu filtrs arī ir svarīgi makro pasaulē. Nu tālūk, ilgi man tapa šis apraksts, bet es laiku gaidīju kaut kas piesalst, un beidzot tā sarma atnāca piesala, un bija kaut kāds materiāls, ko var forši nofotografēt. Krāsās. Vēl viena lieta, jā, par krāsām. Šis ir kameras standarts, un, ja es lieku Adobes standartu, mazliet blāvāka tā krāsa, bet nav citkārt trešo pušu ražotāji tas novērotais dzeltenams. Parasti Sigmai tur kaut kāds dzeltenais tonis klāt ar objektīviem, un šobrīd viņš man nav baigi koriģēts. Adobe standarta, Adobe Landscape, piemēram, viņš ļoti smuku neitrāli tonīti. Monitors kalibrēts, neuztraucieties, viss kārtībā. Kas ierakstās ekrāna ierakstā, es nezinu, tur var tikai diskutēt, bet ar aci man viņš ļoti, ļoti tīra krāsa tam objektīvam, un tāds, nu, pēc bildes nepateiksi, vai tas ir Sony, vai tas ir Tamron objektīvs. Tātad citreiz var redzēt, ka krāsās tur siruja objektīvi aizpeld uz dzelteno, Sigma pilnīgi noteikti kaut kur aiziet, un agrīnie Tamroni arī tur tās krāsas īpatnējas bija kaut kur nobīdes visu laiku. Šim ir ļoti labi izkontrolēts. Chromatiskās aberācijas jāgaida vasara. Diemžēl kā ir, tā ir. Vienu es atradu pie LED lampas, tur tāda mazliet sarkanīga distorsijas, jeb sfēriskās aberācijas it kā nav. Cik es te skatos uz tā profila, nu mazliet vidus varbūt viņam tur mazliet pastaigā, ja? Ja mēs pamainam ieslēgt, izslēgt, bet tas ir principā nekas kritisks, bez tā varētu arī pilnībā īstikt, tas neko mums nemaina. Nu, lūk, īsumā, cik nu īsi sanāca, nezinu, objektīvs patiešām ir foršs, patiešām man vairāk varbūt uzrunā tas, protams, cena, bet man vairāk uzrunā izmērs un kvalitāte, un tad vēl cena mazliet trešais klāt, jo tajā kompaktajā izmēriņā gadās. Mums ir labs autofokus, mums ir ļoti foršs manuālais gredzens. Viņš nav smags, viņš nav liels, ja? Tad tas ir mazs, foršs, kompakts, kā būtu jābūt bezspoguļu kameru objektīvam, somā iekšā un aiziet. Nu, ja mēs gribam regulējumu diafragmu uz korpusa, ja mēs gribam lielākus EFus, mums vienmēr ir oriģinālais Sony 90 mm makro, kurš ir fantastisks, kurš ir atjaunots kaut kad baigi sen, bet viņš joprojām ir labs un aktuāls. Šīs kvalitātes ziņā, izšķirtspējas ziņā, šis ir praktiski tas pats. Man viņš nav blakus Sony oriģinālais, es nevaru salīdzināt, bet mēs dabūjam to visu daudz lētāk un ļoti, ļoti konkurētspējīgā iepakojumā. Ņemiet par labu, apskatiņš praktiskais. Aprakstā ir links, kur šo var iegādāties. Objektīvs pieejams Sony E-mount Nikon Z. Šobrīd drīzumā it kā būšot arī uz Canon un Panasonic, bet Sony Nikon lietotāji šobrīd ar šo var jau sevi iepriecināt nākamajos svētkos. Paldies, ka skatījāties. Visu labu, spiediet laiku, spiediet subscribe un iesaku labs makroobjektīvs. Mans.